Un tātad šodien mēs sāksim jau, tā teikt, ievads mašīnu mācīšanā. Ko tas nozīmē? Mēs veidosim modeli, kas mēģinās kaut ko pareģot, tā teikt, kaut kādu, tā teikt, kategoriju, klasi. Skatīsimies, ko tas nozīmē vispārībā. Tā ekrāns ar visu redz. Un atvērsim dienu 4, jā, kur puķītis var redzēt. Un attiecīgi atkal atvērsim certās dienas šo te grāmatu, piezīmu grāmatu, attiecīgi viņa atvērš jaunā logā un padošu arī saiti jums, kamēr viss lādējās iekšā, tad šodienas nodarbības grāmata. Un arī būs mērķis, mums būs šai grāmatai arī iziet tādai lielākai datu analīzes pilnai plūsmai, ja pilnam konvejerim, kas ietilp šajā plūsmā, tā teikt. Būs arī lietas, ko mēs iepriekš jau skatījāmies, bet drusciņi atkārtosim ar šo citu datu kopu. Būs atkal mazs jauns nianses, kā jau vienmēr. Atkārtošana nenāk pa ļaunu. Ja? Lūk, šo grāmatas lietoju jau ilgstoši, un viņi nedaudz modificējas pa laikam arī jau kopš jau nezinu gadus jau tagad. Lūk, jā, un te stāstīja komiksā, XKCD, tāds ļoti labs komiks, vispār daudzām tehnoloģiskām tēmām ir. Ja nemaldos, viņš bija astronoms, kas šo sāk taisa to komiks. Esmu redzējis, ar viņam grāmatu iznākus Latvijā, var redzēt ar nopirkt tur grāmatu veiklos arī par laikam, par citām tēmām viņam ir. Bet, bet šeit viņam stāsta to, ka viņam ir datu konvejers, jā, un, protams, tas moments ir tāds, ka viņi īstenībā ir samērā trausli. Protams, ja kurš viens solis kaut kur nobrūk, jā, kaut kas tad arī attiecīgi, nevis jāsāk no jauna ir, bet mums ir, tomēr, visu laiku kaut kas potenciāli, kaut kas var notikties. Viņi nav šausmīgi robusti pēc būtības šie konvejeri, pēc savas būtības, jā. Tā, tad mums būs, mēs varam atvērt jau kolbā, jā, tad ko mēs darīsim? Šodien mēs runāsim par klasifikācijas modeļiem, jā, kā viņus novērtēt, un, ja sanāks laiks, uz beigām arī tiksim pie klasteriņa, pie otrā tipa mašīnu mācīšanos, jā, lūk. Jā, tad sāksim ar šo te supervised mašīnu mācīšanos un tiksim arī pie unsupervised varbūt tās, jā. Mēs ielādēsim datu kopu vispirms, jā, pamēģināsim šo te sadalīt treniņu testu kopās, trenēsim dažus klasifikātorus, jā, un kā viņi strādā. Un būs arī nedaudz pašiem būs iespēja pašiem pamēģināt kādu citu modeli. Lūk, un sāksim pirms to, ka vismaz, kur mēs esam, kas kaut kādu Python lietojam, jā, atkal, jā, tad neesam Google pasaulē. Jā, lūk. Jā, un nedaudz stāsts par to, šeit būs tā sakot, kā saka Harvards vārdiem case study pēc būtības, jā, tāds, kā teikt, jā. Lūk, mums ir šis milzīgais daudzums datu, jā, un, protams, šī datu zinātnē, jā, šie modeļi, mums ir, kā sakot, ir prasība apgūt šos lielo daudzumu datus. Jā, un šeit mēs runāsim, ko tas nozīmē, jā, ko parasti tas nozīmē, jā, lūk. Un parasti un uzbūvēsim nelielu šo datu analīzes tādu konvejeru, kas mums no sākuma līdz beigām, kādi soļi mums varētu būt iesaistīti šajā te, jā, lūk. Un cerams, kā arī nedaudz labos paradumus, tā teikt, jā, centīsimies izvirzīt no sliktiem, jā, tad ir viena grāmata, un šeit nāca, man liekas, joprojām pieejama pa brīvu, man liekas, ka ir pieejama šeit. Jā, var arī samaksāt autoram, jā, viņa brīva, man liekas, joprojām, jā, ja negrib neko maksāt, bet kaut ko arī var samaksāt, jā, šim puisim, jā, viņi pirms 10 gadiem iznāca, bet joprojām tie principi jau mums paliek spēkā, jā, lūk, jā, tad arī kaut kas galīgi neliekas kārtībā, protams, var arī kaut ko rekomendācijas arī palabot. Lūk, tad ko mēs izmantosim? Izmantosim gandrīz visu, kas mums ir pieejams jau Google Colab, jā, tad visas šīs bibliotekas. Jā, mēs jau zinām, Seaborn zinām no pirms 2 dienām, Matplotlib arī netieši zinām, Scikit-learn mēs iemācīsimies šodien pamatus, Pandas esam lietojuši jau, Numpy ir īstenībā daudz kam apakšā, mēs jau tiešā veidā tik daudz nelietosim, bet viņš ir Pandas, viņš ir Scikit-learn, viņš visur daudz kur parādās, ja šī bāzes bibliotekas. Lūk, bet tad sāksim ar to, ka kāds tas mūsu gadījums, kā sakot, kā tā problēma, izdomāsim, ka mums ir jaun uzņēmums, tā teikt startups, mums ir nauda, finansējums, jā, un jātaisa, protams, mobilā aplikācija, kas apzinās šīs te puķes no bildēm. Īstenībā jau noteikti tāds ir, mēs zinām, ka ChatGPT arī ļoti labi tiek galā šo uzdevumu, jā, bet lūk, bet mums ir datu zinātnieki, jā, un uzskats, ka šī varētu būt ejoša lieta.
Nu, lūk. Un mūsu galvenais, galvenais stakeholder, bet, mūsu galvenais, ir grib demo uztaisīt, tad paraugu demonstrējumu, un šī gadījumā tas ir ļoti minimalistisks, būs tikai 4 mērījumi no šiem puķiem, ziedlapiņām garums, platums, 2 veidi ziedlapiņām, un mēs gribam identificēt šīs kas tās pa puķiem. Nu, lūk, un mums ir iedot datu kopa no šiem zinātniekiem, pētniekiem, kas ir savā datu savācējiem, un mums jāuztais šis demo versija. Bet mums nāks tikai šie mērījumi, un mums nāks tikai 3 īrisu puķiem. Un šis tās īrisu puķes, īris setosa, vai kāds botāniks šeit ir, vai kāds dārzkops, vai kādam ir šīs puķes, īris versicolor, un īris virginica. Atkal es negribu savus šo puķu, kā dalījās tas sugas, tipi, kategorijas, klases, tā taksonomija, kā mēs dalām, šo hierarhijas, bet sanāk, mums ir šie 3 tipi, laikam tipi saucās, vai tas būs pareizi, Nu, lūk, ko tas nozīmē, ka mums būs zināms ierobežojumi. Mums nāks līdzi 4 mērījumi katrai puķei, no šiem zinātniekiem, no šiem pētniekiem, datu savācējiem, bet ir doma, ka nākotnē varētu arī mums savākt automātiski izmērīt, Nu, lūk. Tad iznāk tā, ka īstenībā, kas tur apakšā ir šim stāstam, mēs strādāsim ar vienu no slavenākajām datu kopām, vispār datu zinātnē, statistikā, īrisu datu kopa, šeit viņa ir oriģinālā versija. Oriģināls tika izveidots, 1936. gadā, ja nemaldos, 36. gadā, un ļoti slavens statistiķis R.A. Fischers, varbūt pats lasījuši kādu no viņa materiāliem sastapušies, un viena no pirmajām gadījumiem klasifikācijas metodēm, un ļoti plaši lietots, pēc būtības tāds hello world šis ir, bet būs nianses, mēs nestrādāsim ar šo oriģinālo kopu, nedaudz modificētu, Lūk, šis pie viena, šī saite, ir ļoti daudz arī citas datu kopas, tādas zināmas, UC University of California, Irvine, mašīnu mazīšanās, repozitorijas, kur dažādi šīs ir. Redzēt, ka tiešām ļoti daudz šo lietojuši, arī papīri, kas papīri zinātniskie pētījumi, ir daudz, kas izmanto šo Nu, lūk, bet mums būs drusku modificēta viņa, Nu, lūk, bet tad pirms mēs sākam kaut ko kodēt, atkal atceramies, kā jau stāstīju iepriekšējās lekcijās, ir jāsāk ar to, ka mums jādefinē jautājums, ko tad mēs mēģināsim darīt. Un kā mēs to darīsim, kad mēs būsim to sasnieguši šo kā definēt veiksmīgi padarītu darbu. Un lūk, un te būs tāds neliels, tā teikt, checklists, tāds lidojuma pārbaude, vai kā es lasīju nesen kaut kur, ka to, ko dara F1 formulā, ir arī checklists. Izmanto arī āši, pieņemsim, mazos jaunos bērniņus pieņemot. Arī viņam ir checklists izrādās, tīpaši, kas jādara ātri. Mums arī būs tāds savu veidu checklists. Es nagādāju, kā arī pie lidmašīnā tie, kas ar amatieru aviācijā aizraujās, protams, tur arī ir savs checklists, kam jāiziet cauri. Un te būs tāds, saraksts ar jautājumiem, kas būtu jāatbild vai vismaz jāapsver. Nav obligāti visi, iespējams, ka tie jautājumi nebūs visi par tēmu, bet pirmais būtu vispirms, vai mēs esam specificējuši pirmais jautājums, kāda veida datu analīzes jautājumu mēs gribam vispār atbildēt. Pirms mēs tos jautājumus, pirms mēs datus sākam skatīties. Tad, lūk, mūsu uzdevums ir klasificēt, noteikt klasi puķiem, kas ir bāzēta uz 4 mērījumiem. Un mums ir šie 4 mērījumi. Man ar citu kāds teica, kāds, kas tiešām ar laikam aizjos ar ziedkopību, viens studente, ir ziedlapiņas, varētu būt, un ir vainaglapiņas, un arī kauslapiņas, laikam tā ir. Mēs viņus saucam par ziedlapiņām, var sakot, tā. Tad sepāli ir tā apakšā, petali augšpusē, tad sanāk tā. Vai būs pareizi, tad petali būtu tātad vainaglapiņa un sepali būtu kauslapiņa. Tā man teica kāda studenta. Varbūt, ka tas varbūt arī cerams būs pareizi latviski. Angliski tad petali un sepali. Nu, lūk. Tad mums ir 4 mērījumi šim te lapiņām. Lūk. Un mēs mēģināsim noteikt, kas tā ir pa puķi. Nu, lūk. Tad zinām, kāda mērījumi ir. Un izdomāsim, tad mums nākais moments ir tieši tas, kā definēt, kad mums ir panākumi. Lūk. Klasifikācijā, gandrīz ļoti bieži, pamatā mēs lietojam vienu no primārajiem šiem parametriem, ir accuracy, tātad cik procentuāli, tas nav vienīgais mērījums, vienīgā metrika, ir arī citas, bet cik procentuāli pareizi mēs
atrodam mūsu, kāds ir mūsu true pozitīvu šis te procents, no vispārējā, cik mēs korekti definējam viņas, un mums ir uzdevums, ka mēs gribam 90% vismaz, tas nozīmē, ko tas nozīmē, ka no 100 puķiem mēs gribam 90 pareizi noteikti. 100 mērījumi, 90 jābūt pareizi, vismaz. Lūk. Vai no 10, 9, protams, arī tas pats. Lūk. Tad šajā gadījumā, vai mēs apzināmies, nākamais jautājums, kas jau paliek druscitāts jau, neliekas tik acīm redzams, vai mēs apzināmies to kontekstu, tad kur mēs iekļaujamies šajā plūsmā vispārīgi. Vai tas ir kāds atsevišķs produkts, vai mēs, kā tas ietekmēs to uzņēmumu, to organizāciju, un kāds tas te, vai mēs no kāda lielāka procesa, jo mēs neizbēgam visi esam kaut kādam lielākam procesam daļa, kā tas būs, kur tas mūsu plucīts ietilps. Šajā gadījumā, kā jau minēts pašā sākumā, mēs taisam daļu, šī būs daļa no datu analīzes konvejera, aplikācijai, mobilai aplikācijai, kas, klasificēs šīs puķis klasificēs. Lūk, un doma ir tāda, protams, ka nākotnē šis konvejers tik paplašināts, ka viņš tik pielikts kādā citām, būtu daļa no lielākas aplikācijas, kas, piemēram, automātiski, tur var būt automātisks mērījumi, un, protams, kaut kāds ļoti skaists vizuāls attēlojums, mūsu gadījumā mēs nav jāuztais pilnīga aplikācija, tas būtu kādām zinātniekiem, tas nebūs šī gadījumā prasīts, kā analītiķiem, mums vajag tikai dabūt šo te modeli uzbūvēt pēc būtības, un parādīt, kā viņš strādā. Tātad, nākamais jautājums ir, vai mēs datus paši ieguvām. Arī. Ļoti bieži pārsvaru, jo mēs laikam pārsvaru neiegūstam. Man ir studenti, kas paši kaut ko dara, un tad viņi iegūst šos mērījumus pārsvarā, mums dati nāk no kaut kur citurienes. Tad no kaut kā cita avota, ārēja vai iekšēja avota. Un attiecīgi šeit mums pateic, ka šie pētnieki ir ar roku mērījuši, ar lineāliem, tiešām pirms 100, gan 90 gadiem mērīja ar lineāliem, standarta metodoloģija, lūk. Ņēma bildes, varbūt tās, un tad viņi skatījās no konkrētā rakursā, leņķī, un vajadzētu būt visiem līdzīgi. Es ceru ļoti, ka būtu jāplasa literatūra, kāds tik darīts īstenībā, ka tur bija parasti labā mērījumā vismaz 2, ja ne vairāki, ir pārbaudi, kā sakot, vai sakrīt tie mērījumi, protams. Un beigās, šī gadījumā dati ir kompilēti un glabājas kā privātā kompānijas GitHub repozitorijā, un būs publiski, lūk. Tas viss tādi labi jautājumi, bet nākamais jautājums ir tāds interesants, vai mēs vispārībā varam, vai šie dati, kas mums ir doti, vai mēs varam atbildēt šo jautājumu, kas mums ir dots, šos puķu pareģošanu, šo puķu klašu pareģošanu. Lūk, es domāju, jūs man piekritīsiet, ja mums nāk informācija tikai par īris puķēm, šīs īrisēm, ir ļoti maz ticams, ka mēs varēsim rozes vai neļķes vai, nezinu, tur naktsvijolas noteikt, Tas nebūs modelis, nebūs daudz sliktāks. Un skaidrs, ka mēs nevarēsim, tas nestrādās pie automašīnām vai pie, pieņemsim, tur hotdogiem vai ēdieniem, protams. Tas ir puķiem, specifisks, un šī gadījumā mūsu datiem vajadzētu, kādā ziņā būt jau solim tieši tikai šīm īrispuķiem. Ja mēs gribam visas puķes, tad būs skaidrs, ka mums vajadzēs daudz vairāk datus katrā ziņā. No citām puķiem noteikti. Tas arī tā kā jāapzinās šis moments, kāds ir ierobežojums. Lūk, tad šie tie jautājumi, es domāju, arī kā 23 minūtes noteikti veltīti kaut kāds jauns projekts. Un, protams, kad šajā momentā šeit, kā piemērs, mēs pierakstam tos atbildēsim jautājumiem arī. Vai ir, kā sakot, tā teikt, apsvērums, vispārīgs apsvērums, pirms mēs ceļamies no gultas ārā, tā teikt, pirms mēs ejam uz kauju, tā teikt, mēs jau esam pierakstījuši nedaudz apsvērums, kas mums varētu ietekmēt šo mūsu visu lielo projektu šajā gadījumā. Tā kā atkal, pat atbilde ir tāda, kas liekas, pilnīgi acīm redzam, tomēr labāk piefiksēt. Lūk, labi, tad zinām, ka mums ir problēma, ir definēta metrika katrā ziņā, zinām arī ierobežojums mūsu datiem, un tagad jau varam sākt strādāt. Sāksim ar to, ka, protams, mums būs jābalst kādi dati. To mēs veicām aizvakar Titanikus, jau sākam līdzīgi strādājām.
Tā būs tātad nedaudz tā exploratory, ja, un daļai tīrīšana, pārbaude, ja, būs pārbaude, arī vienlaicīgi otrais, trešais solis, tas ir datu tīrīšana un datu pirmatnējā izpēte, ja, exploratory. Nu, kā jau parasti sākam ar šo te pandas mums vajadzēs, nu, datumus tikai tāpēc, lai zinātu, kur mēs esam, ja, pandas versija, nu, lūk. Un kā jau mēs zinām, lūk, dati man glabāsies, parādīšu mūsu repozitoriju, tā, glabājās, šeit jau pat mūsu koda, mūsu šī te kursa repozitorijā, ar to nav ātri, kur man paliek šeit, ja? Jā, nu, lūk, un attiecīgi šeit mums ir data, jā, data, un laikam šis te būs, jā, tad tā ir tā adrese, jā, te mēs redzam, kā te dati izskatās, jā, lūk, šādi te, lai viņi lejuplādētu, mums vajag raw, jā, šis būs īstais links, jā, tas GitHub rāda tādu, un tas, ko mēs lejuplādēsim, ir šie dati īstenībā, nu, lūk, labi, tad tos mēs lejuplādēsim, un atkal atceramies, ka pandās tas ir ļoti ērti, parocīgi vienkārši iedodam adresi, jā, es pat varēju kā mainīgo, bet vienkārši iedevu visu pat tiešo, jā, tātad, nu, pamēģinām, jā. Un viss nostrādājas, tas CSV, ja, te nebija nekādi, kā sakot, vienam failam, komats, ja, punkts ir atdalīts, tad peldošais cipars ir atdalīts ar punktu, viss kārtībā izskatās, vismaz pagaidām. Pirmais solis 150, ja, nu atkal, te jau būtu moments, kad uzreiz jau varētu sākt, we have shape or data, ja. Spīdāšu klāt, lai būtu drusku smukāk. Ja. Nu jā. Atkal tas means print. So, we have F columns, ja. Tātad, jā. Nē, šeit rows, jā. Mēs varam to arī attiecīgi darīt tā. Kā mēs varam, ja mēs negribam shape, ja tas pats to data, varam dot šāds, mēs šo, ka len iris data, jā. Un date, no date, data, jā. Ir data. Un savukārt columns, and we have tagad iris data columns, ja. Tā, paskatīsimies, vai esam visi pareizi uzrakstījis. Columns, tā. Kaut kur neesmu pareizi darījis, tā kaut kas nav pareizi. Tā, 1, 2, 3, kāpēc, kas jums nepatīk? Nē, viss kārtībā, vienkārši Google bija aizmicis. Jā, ir pareizi, jā, 150 rindas un, jā, 5 kolonas, jā. Tad, jā, tā arī var darīt šādi. Jā. Nu, lūk, labi. Apzināmies, un arī atkal te ir tas moments, ka mums ir daudz citas metodas, jā, read SQL, read HTML, read SQL, read SPS, jā, un tā tālāk. Jā. Un, kā jau atceramies, pirmais solis atkal ir apsies, kas tu tur iekšā. Take a peek at our data, jā, un īrisi, kas norakstīja nostrē, un attiecīgi iris data, tas pats def, mēs varam atceramies, ka mēs iepriekš saucām daudz bieži kā def, tā ir tāpat datu režis, ja, tabula, ja, un atkal redzam, pirmās skats ir joprojām, nu, sakarīgs, ja, tātad pirmais skatiens izstās ļoti labi, vai būs tik labi turpmāk, to mēs redzēsim vēl, ja, tātad atceramies to, ka es pieņemsim, varu dabūt kaut kādu random state, kā tur bija state. Pierakstam arī stāvokli. Like to set specific state, so the sample is same. Jā, jā, random state, jā. Jā, pieņemsim šādi. Un man būs tieši konkrēts, jā, tad, lai katru reizi, jā, sanāk tā, lai cik reizes taisa to sample, man būs tieši tas konkrētais. Aha. Tā kā ceru, ka visiem tas labi. Visi var saprast. Tātad
Nu, lūk, un arī, protams, arī tēla. Jā, protams, arī tēla. Atceramies to. Varam mums arī, let's take a look at last 6 values. Pieņemsim. Jā, tad tail 6. Atceramies šo te. Jā. Nu, lūk. Jā. Nu, ko var uzreiz ievērot? Viens, ko var ievērot, man liekas, uzreiz, kas man durās acīs uzreiz, pirmajā reizē, ir tas, ka izskatās, ka šie dati nav nejauši izkārtoti, viņi ir sagrupēti pēc tām klasēm. Mēs vēl nezinām, cik tās klases ir un kas tur notiekās, bet redzam, ka beigās ir viena klase un sākumā ir otra. Ja? Protams, ka es to varētu, ja man ir 150 rindiņas, ja? Te jau to es redzu arī šeit, ja? Vienkārši atver CSV, 150 rindiņas jau nekas daudz nav. Bet ja man būtu vairāk, nu, tas man būtu, protams, arī būtu tādu, jāapstās. Nu, lūk, ja? Tā. Tātad, te ir piezīmes, kā var dabūt datus un citiem avotiem iekšā ielādēt. Jā, galvu mēs apstījāmies. Jā. Tad mūsu dati izstāsta sakarīgi. Jā, pirmā rinda, tad mums ir šis taidīgi sakarīgais datu formāts, kārtīgais datu formāts. Jā. Viens mērījums, viena rinda. Jā. Mums, kas vēl labi ir, atkal vēl viens, kas nemaz nav bieži vien trūkst, ir tas, ka mums ir vērtības šie te. Kādas ir mērvienības? Centimetri, jā, cm, es domāju, jā, tie nav centi, nezinu, kas tie ir centimetri, jā. Nu, lūk, vismaz tā izskatās katrā ziņā. Un tas jau ir plus, jo bieži vien tie metadati, tie apraksts, bieži vien kaut kādiem datiem var kaut kur noklīdz, viņš nenāk līdzi. Šeit to mēs redzam, ka izstās viss sakarīgi, jā, kolonu nosaukumi, vērtības, viss ir labi izstās. Nu, lūk, jā. Tad pirmais, ko mēs gribētu apstīties, vai mums kaut kas trūkst. Ja? Nu, lūk, viens no momentiem ir tas, ka mums pateica, ka rakstot NA bija ielikts datos, ka NA nozīmē, ka nav dati. Bet tas nav pilnībā standartizēts, ja NA, nu lūk, mēs varam pateikt, vai pandas zinās, kas mums trūkst. Nu, paskaties šeit, kur mums trūkst pirms, ja? Tad ir, jā, nu te var redzēt, ka ir 145 vērtības. Tad kaut kur trūkst. Varam parēt to vēlreiz, arī šādi. Es jau minēju, mans minētais viena no mīļākām funkcijām ir describe, ja, kas uzreiz dabūja visām skaitliskām. Ievērot, ka klasē nav. Klase ir strings, ja, tā nenāk līdzi automātiski describe. Ja. Tāds ir jāizsauc vai include all. Savukārt šeit mēs redzam, protams, numeriskās kolonas. Jau datus, jā, minimums, maksimums, standarta novīrs, vidējais, nu ļoti jauki. Un var redzēt uzreiz, jau šeit uzreiz, ka var redzēt, ka trūkst 5 vērtības. Jā. Nu, kaut kur viņas nav. Labi, jā. Nu, lūk, šajā ziņā viens moments, tad šo recepti, jā, ir tas, ka mēs varam padot, ja mēs, pieņemsim, kāds ielicis, ka nav, vai to -999, kaut kāds jocīgs lietas, var padot šeit lasot, jā. Atceramies, ka rīt CSV ir šausmīgi daudz parametri, jā. Nu, visus mēs neapgūsim vienā kursā, jo viņi kā sakot, ilgā sāpju ceļā izveidojušies, katram pētniekam, katram analītiķim ir sava sāpe ar CSV lasot, jā, un viņi pievienot ļoti daudz opcijas pēc būtības, jā, šai funkcijai. Un šeit pēc viena funkcijām ir par pateikt uzreiz, kas atbilst šiem NA, dalīts ar A, nav, ka tas viss reprezentē neesošos vērtības. Tātad šis būtu derīgi šī recepte, šo papildu parametru pielikt. Mēs varētu tad, ja man būtu kaut kas cits pielikt klāt. Nu, NA viņš parasti pazīst pats automātiski. Jā. Šoreiz tā ir relatīvi lieka. Viss strādā tas pats. Jā. Nu, lūk. Jā. Nu, ko? Mēs jau rādīju describe, parādīt vēlreiz. Jā. Nu, lūk. Jā. Nu, lūk, jā, tāpēc 145 trūkst. Jā. Tabulas, es saku, jau minēju iepriekšreiz atkal, ka grūti uzreiz visu pateikt. Bija tas Anskalma, tas četrnieks, jā, ka uzreiz pateikt, kas grūti ir, kas notiekās, lai gan ir varbūt kāds ļoti atsīgs šeit no šīs tabulas var redzēt, kur ir dažas potenciālas problēmas. Es saku, es jau zinu iepriekš, bet es zinu, kur ir viena problēma, varbūt kāds redzēs, kur ir viena problēma. Potenciāli, jā, kas liekas jocīgi varbūt tās, bet grūti uzķert, grūti uzķert no šī tabulas plikas, jā, jo izstās, nu, ka ir vērtības tādas, ja neskaitās trūkstošās, nu, te izstās ok, neizstās nekas šausmīgi traks, jā, nu, kaut kādi pozitīvi skaitļi, jā, nu, neizstās, ka slikti dati, jā,
Bet, ir dažas problēmas, kas mums būs jāatrisina. Lūk, jā. Un tajā ziņā es jau saku, cenšamies vizualizēt pēc iespējas vairāk, jā. Lūk, tātad, jā, varam uzliet atkal mūsu vecais labais draugs Seaborns, jā, Matplotlib, kāds mums ienāca iekšā, tagad visi esam gandrīz, kurš man atnāk un patās. Man neparādījās paziņojums, vai ir Ilze atnāca, varbūt tās. Ilze, pasmies, kas mums, vai kāds pazud tieši otrādāk. Man bija 21, nu patās. Man ir 2 Ilzes joprojām, man 3. Ilze man nav, diemžēl. Varbūt, ka bija. Jā. Lūk, tātad, turpināt, jā, tad mēs ielādēsim šos 2 bibliotekas, jā, zīmēšanas un arī to Seaborn, kas ir tas skaistumā. Lūk. Jā. Un, protams, var arī būt pašā pirmajā sākumā. Sāksim ar to skatarplotu matricu, jā, tā tad, jā, zīmēsim atkal, Seabornam ir jau gatava šī te pārīšu zīmēšanas, atkal tāds ātrā uzvara, līdzīgi kā tas skrēb ļoti daudz ko izdara, mums tas pārīšu plots, ko viņš darīs, jā. Vispirms mums nometīsim ārā visas trūkstošās vērtības, tās mēs nevaram uzzīmēt, tur, kur nav nekas, jā, un tad ko mēs darīsim? Katru kolonu pret otru kolonu. Savukārt, kad mēs esam paši pret sevi, tad mēs zīmēsim histogrammu vai arī kernel density plotu, jā, un tā līdz ar to mēs iegūsim daudzās mazās tabulās tādu pārskatu par datiem. Tikai atkal, ja man, protams, būtu 20 skaitliskas kolonas, tad man būtu kas 400 tabulas, jā, 400 vizualizācijas vienā lielā, tas būs samērā grūti. Tā kā parasti, mēs nedaram, var pa 10, parasti nedarīsim vienlaicīgi, jā, bet 4, mums šeit 4 skaitliskas kolonas, jā, tad tās mēs arī tad zīmēsim, un ko mēs vēl izdarīsim, šo atcīmies no Titanika, šo triku, mēs uzliksim, lai tonis ir klase, tad šīs te 5. kolona, izlās briesmīgi, jā, 5. kolona mums būs to toni, jā, krāsa būs, iekrāsosim. Jā, un ar to mēs ļoti daudz, kā sakot, daudz zaķus, tā teikt, nošausim ar vienu, tā sakot, vienu bliezienu, tā teikt. Lūk, tā, jo, skatāmies, vai mēs esam tikuši klāt, es palaidās šos un esmu palaidis, vai būs vēl man? Vajadzētu būt, jā. Lūk, jā, tad izmetas nav histogramma šeit, kernel density, jā. Lūk, ko mēs redzam? Mēs redzam, tad ir garums, sepal length, sepal platums, petal length un petal platums. Mēs redzam šo te izkārtojumu, un arī, ko mēs redzam, jau dažas problēmas. Jā, uzreiz jau parādās šīs te dažas problēmas, es domāju, tiks acīgi uzreiz pateiks, kur ir dažas problēmas, jā. Nu, te ir vairākas īstenībā, bet kur ir viena, kas sakot, tāda ļoti būtiska problēma, kas mums ir, ko būs jāsāk droši vien, jā. Nu, ko mēs redzam, kas šeit notiekās, kas šeit ir klasēs, tā teikt, var redzēt, ka kaut kas ir drusciņā aizgājis greizi, jo kā bija uzdevumā rakstīts? Uzdevumā bija rakstīts, ka mums ir cik klases? Mums ir 5 klases. Mums ir 3 klases. Un kāpēc teikt 5? Jā, tieši tā. Nu, lūk, jā, tad tas būs jāatrast, bet, redzam, īstenībā, ka tas ir tāda pilnīgi cilvēciska kļūda, jā. Dažādi pētnieki pieraksta dažādi šos te risinājumus, nav ievērots standarts, kādam vienkārši rasnais pirksts bija setosa vai setosa, jā, un šeit vienkārši nav aizmirsis likuma pēc un pirksts īris versicolor. Nu, lūk, jā, tas mums būs jāatrisina. Par pašiem datiem, vēl grūti spriest pilnībā, bet ir kaut kāds, piemēram, šie te zaļie, tīstās drusku aizdomīgi, godīgi, jā, viņi te parādās, jā, kāpēc, jā, tas sanāk laikam sepal length, vai tas ir, jā, sepal length sanāk, jā, viņi tādi, kāpēc viņi tur tā atsevišķi ir, jā. Lūk, savukārt par klasu izdalījumiem, tas būs, jā, par sadalījumiem, to būs papēcim drusku vēlāk. Lūk, jā, tad mums ir 5 klases, ir daži ekstrēmi outlieri, jā. Un vēl bija tas, ka mums bija dažas rindas, šis attēlo tikai 145, un mums ir 150 mērījumi, un lieta ir tāda, ka 150 mērījumi, protams, datu analītikā, mašīnu mācīšanās 150 rindiņas ar mērījumiem, tas ir ļoti, ļoti maz. Tas ir nedaudz virs paša minimuma. Nu, ko sakārtosim? Tad mums atkal tas princips, ka lielāku tekstu, 100%, 125, laikam, jā. Nu, lūk, tad patīrīsim mūsu datus. Tad viens,
sāksim tām klasēm. Ja? Mums bija, tad, ko mēs kā identificēsim, kuras klases mums ir. Ja? Ņemam klases kolonu un atradīsim unikālās vērtības. Ja? Ctrl Z, atvainojos. Ja? Un tad ir 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Tad mēs redzam šīs te vērtības. Ja? Šeit ir tāds mazs moments, es varētu pārbaudīt. Ja? Šeit tāds triks, to mēs varam izmantot arī vēlāk. Ja? Ja es taisu kaut kādu garāku konvejeru, es varētu uztaisīt tādu pārbaudu. Vai, ja es zinot, ka ir 3 jābūt, es te varētu pārbaudīt, vai unikālais skaits ir 1 ar 3. Ja? Ja es palaidu šo kodu, man būs speciāli jocīga kļūda, assertion error, ar tādu specifisku ziņojumu. Tur jābūt 3 klasēm. Tad tas ir apgalvojums, pieņēmuma pārbaude, un ja pieņēmums nav pareizs, ja, neapstiprinās, tad mūsu kods apstājās. Ja? Ar šādiem assert, ja, šādiem te apgalvojumiem, ja, mēs varam apstādināt kodu, pirms viņš iet tālāk un sāk kaut kādas milzīgas muļķības darīt. Ja. To mēs izmantosim arī drusku vēlāk. Tad ar domu tādu, ja mēs taisam run all, ka viņš šeit apstātos, un mēs redzam, te kaut kas nav izdarījis pareizi, ja, kaut kas mūsu dati vēl nav gatavi. Ja. Tiešām, lūk, protams, lai tas strādā, mums jāzina, ka būs obligāti jābūt 3 klasē. Var jau būt, ka ir kāda data, kur ir 10 klases, varbūt pieļaujams. Ja? Tagad, ja mēs zinām kaut ko jau par tādiem datiem, šāda assertion var būt ļoti noderīga. Lūk, jā, tad apzīsimies to value counts, man ļoti mīļa funkcija, jā, tad 50, 49, 45, versicolor 5 un setosa 1. Atkal, tad izstāsta nekas traģisks, tad setosa jābūt šeit un versicolor jābūt šeit. Labi, jā, varam darīt, jā, ko es darīšu? Mums būs atkal šī nākšā recepte, būs vienkārši copy and replace recepte. Tajā ziņā, ko mēs darām? Mēs atrodam visas rindiņas, ja, kurās ir klase versicolor. Tad iet runa par šo te. Ja. Tas ir mūsu select pēc būtības. Ja. Kā datubāzē būs select, ja. Mēs atrodam visas rindiņas. Un ko mēs darām pēc tam? Mēs paņemam konkrētu kolonu klase. Šī gadījumā viņas abas divas sakrīt, bet tas nav obligāti. Te varēja būt arī kāds cita kolona, ko mēs gribam mainīt. Un tad šajā te kolonā, tikai tajās rindās, kur atbild šim te pieprasījumam, šim te loģikai, ja, mēs nomainām viņas uz šo te vērtību, uz šo korekto vērtību, iris versicolor. Tā kā pēc būtības mēs atrodam un nomainām konkrētās šūniņās. Lūk, skatīsimies, kā mums iet. Ja. Mums ir 1, 2, 3, 4. Tad tas nostrādāja. Ja? Lūk, varam apstāties, ja mēs esam pilnīgi viegli paranoji, varam apstāties, vai mums skaits ir pareizs. Jā, tad versicolor bija 45 un 5, tagad ir 50. Kā vajadzētu būt? Ko, tad to setosu tieši tas pats princips. Ja? Ja? Mēs varam darīt šādi te. Ja? Setosa un setosa. Ja? Tad nomainām šo dubultnieku uz 1. Ja, to vienību. Atrodam, kurā rindā tas ir, paņemam to pašu klases kolonu un tur nomaisim. Atkal šī gadījumā būs konkrētā vietā atradīs, ja? Bet mums atkal, varētu arī būs 100 vietās, arī 50 000 vai 10 miljonu vietās, ja, atrast un to izmainītu. Ja? Atvainojiet. Kāds bija jautājums, kodam bija? Jā, man ir jautājums. Vai ir iespējams iznest ārā tās rindas, kurās ir bijušas izmaiņas, lai varētu saprast, ka dati nav pārakstījušies pa virsu? Lūk, jā, tad ko darīt? Praktiski, ja mēs zinām, ja mums ir viegli tāds bailes, ka mēs kaut ko pārrakstīsim pāri, ja, tad būtu jāveido jauna kolona. Mēs varam salināt kolonas, vai tas kaut kas ir mainījies, ja, pēc būtības. Vai arī, ko mēs vēl varētu darīt, pirms mēs sākam darbu, ja, pieņemsim šeit, kaut ko sākšu, kā teikt, kaut ko mainis, ja, tā teikt, mutācijas, tā teikt, vārdā. Es uztaisītu šeit, pieņemsim, ja, un tie būtu pa vēlu, ja, if I am afraid of changes, I could make a copy in memory first, ja. Tas būtu 1 first, ja, pieņemsim iris data copy, ja, būtu vienās šāds te, ja. Jā, makes a copy. Shallow copy. Mums pilnīgi pietiek šis te, jā. Un tu šeit, pieņemsim atkal, protams, šis te, jā. Skaidrs, ka viņas būs identiskas šajā brīdī, jā. Un are they currently same, jā. Mēs varam pateikt, kuri atšķirās. Are they currently same, jā.
print. Jā. Viņš, diemžēl, aizmīts, jā. Tas nebūs pareizi. Ir is equals. Ja mums tas nav is nebūs pareizi, tas būs atmiņā. Mēs bija tā laikam, es nemaldos. Protams, ka šī brīdī viņa būs. Mēs varam, protams, true. Protams, kad kopiju uzreiz neko vēl neesmu darījis. Mēs varam pēc tam atrast, kurās rindās ir atšķirības. Mēs varēsim pēc tam pamainīties. Varbūt iesim cauri vēlreiz un pēc tam var atrast, kurās rindās ir izmaiņas. Sāksim no jauna. Tad mums bija kaut kur te augšuplāde, kur mēs sākām jau vēlreiz to augšuplādēt. Reku bija. Sākam no jauna. Uztaisīsim kopiju. Tad, kur mums palika, to mums vairs nevajag, Tad ir 5, un attiecīgi, value counts joprojām ir tas nepareizais, pirms tīrīšanas, nu lūk, 150, viņas ir vienādas, protams, Tagad veiksim savas darbības, šeit, un attiecīgi šeit, 149, varam vēlreiz veikt, mums ir kā viss ir tīrs, un mums te viss ir kārtībā, bet mēs gribētu tagad salīdzināt kādu, let's compare iris data with iris data copy. Tagad skaidrs, ka nebūs false, Atradīsim, kurās vietās tas ir, kurās nav. Let's find rows where the data is different, Iris data, atkarīgs, ko mēs gribam, vienkārši šāda prasība, un attiecīgi te būs tās 6 kolonas, mēs iegūstam, šis te, tā ir pārbaude, pareizi, nav vienāds, tad not a number, nebūs pareizi šis te, viņš parāda, ka nav, bet kaut kur arī ir, it's extract. Mums nevajag šādi, te nevajag, let's extract rows where there are differences between between iris data and iris data copy. Viņš nemāk, diemžēl nav pareizi. Tas ir filtrs, nebūs pareizi, jāpadod, es tagad no galvas nepateikšu, pastamies šis te, lai jau mums Gemini palīdz, šis būtu tieši labs jautājums, to var ļoti samērā viegli to izdarīt, jo filtrs vienkārši jāuzstājas, tikai jautājums būs par tām asīm, vai pareizi, šajā gadījumā es gribētu šeit, ko viņš piedāvā, transform kodu, Let's extract rows that are different in each data frame. Pamēģināsim. Protams, mēs zinām šī gadījumā, ka tas ir klasē. Tas varētu tikai klases kolonu, bet pamēģināt tādu universālu risinājumu, gadījumā kaut kur izmaiņas, Tad, kur nesakrīt šīs te kolonas, rindas, Nu, lūk, differences, skatāmies šeit. Tas nav tik vienkārši tā komanda, vajadzētu strādāt. Pamēģināsim šo te, accept, izstās sakarīgi, display mums nevajag, jo tas būs te, skatāmies šis te. Mums nevajag, tas vienkārši liekas, tas izstās pareizi. Tikai vai mums, kāpēc mums tik daudz sanāca? Es sanāca tā, kas tur bija, kas mums nesakrīta. Interesants moments. Te ir interesants moments, starp citu. Interesants datoru lietu moments. Mēs dabūjam drusku vairāk nekā mēs gribējām. Kas ir ļoti interesants. Tad šis ir pareizi. Tad šīs 6 kolonas ir tiešām tās izmaiņas. Nu, lūk, tiešām ir pareizi. Mēs tās, kuras mēs mainījām. Mēs, protams, differences datā, mēs varam otrādāk.
difference, jā. Mēs varam arī otrādāk. Viņš atgriezt to iris data, ar iris data kopiju atgriezt otrādāk un tad dabūt otras versiju, jā. Šis ir tas, kas mums tajos datos ir, atšķirīgs. Šīs 6 rindiņas. Lūk, bet kas ir nedaudz drusciņi, kas sako traucējoši, bet tas, diemžēl, nav īpaši tik viegli izbeigt, ir tas, ka parādās mums vēl šīs 5 rindiņas, kā atšķirīgas, bet mēs zinām, ka mēs tur neko nedarījām. Tas bija setosa. Kā jūs domājat, kur ir problēma? Problēma ir none, jā. Interesanti, šeit jāpiemina, ka tehniska lieta, jā. Interestingly, none is not the same as none, jā. Let's check. Jā. Pamēģināsim šo te. Man liekas, ka float varētu būt, bet es neatros tagad te. Jā, false. Redziet, jā? Tad tas ir moments. Nedaudz pārslidoši, tad tur būtu atsevišķi karš tās, kā tas ir izveidojis atkal ar none, jā. Attiecīgi, jā, viņi nav tik tiešā veidā salīdzināt. Tad, ja man būtu kaut kas cits, ja man būtu kaut kāds strings, ja man būtu kaut kas cits, tad, protams, nebūs šī problēma. Bet nāc pat par sevi tiešā veidā ar sevi nevar salīdzināt. Jā? Tā kā skaidrs, man būtu jātiek vaļā no šī none arī. Jā? Bet taču ir iespējams none parādīt, uzrakstīt kodā, kā vērtības ar none tās rindiņas netiek uzrādītas. Jā, protams, mēs varētu to, jā. Mēs varētu darīt, protams, jā. Tas būs tā kā vienkāršākais variants, kā es vismaz tā iepriekš darīju. Jā, mēs, protams, varētu darīt šādi te. Jā. Lūk, jā, tas būtu arī mums vienkārši varētu. We just do not show the rows with none. Jā, atkal, protams, viņas nav izdzēstas, viņas vienkārši nerāda viņas vienkārši, jā, attiecīgi. Lūk, jā, bet kādā ziņā moments ir, ja mums ir divas ļoti līdzīgas tabulas ar vienādām kolonām, vienādu visu rindiņu skaitu, jā, tad mēs varam mierīgi iet cauri un veikt šādu veidu salīdzinājumu, jā. Tad mums vienkārši, ko nozīmē šis mazais tilde? Tas ir ne, tā ir negācija, tad nav vienāds. Tad mēs taisām, šis filtrs skatās tā, iet cauri visām rindām, jā, pa kādai kolonai pārbauda, kuri kaut kas nesakrīt, jā. Tad šī recepte strādās jebkurai kolonai, jā. Mēs varam pārbaudīt tikai vienu kolonu arī, parādīšu to, jā. Mēs varētu pārbaudīt arī šo te, let's only check where class column is different. That's only fine. Parādīšu vēl vienu recepti, kas realitāte būtu jābūt tieši tādam pašam from in iris data from iris data copy. Ja? Filtrs, ja? Jā, lūk, šādā te veidā. Jā, šis tas būtu standarta variants. Es pārbaudītu, es dabūšu visas rindas, ja? Kurā vienai tabulai nesakrīt ar otru tabulu. Jā, ļoti labs filtrs, jā. Un te tieši tas, ko mums vajadzēja. Jā. Tad, ja es zinu, ka es tikai strādāju ar klasi, jā, attiecīgi, tad man būs šis filtrs nostrādās uzreiz zinu, te nesakrīt. Tad šīs ir tās rindas, kur mums ir kaut kas, mainījies katrā ziņā. Jā. Tad ir divs sanāks. Jā, lūk. Jā. Drusku ekstra tāda informācija, cer, ka nodara. Jā. Ir arī citi veidi, un es domāju, šis ar šo jau var ļoti labi strādāt un tad skatīties, kas notiekās. Mēs redzam indeksu arī, jā, šī gadījumā. Lūk, jā, tad tas mums ir nostrādāja, jā. Ceru, ka viņiem arī noderēja tas, un attiecīgi no mēs apsmies Virginika, jā, skatāmies šeit, ja es jau minēju to, ka izskatās, šeit redzu parādīšu, kā var redzēt arī skaitliski, jā. Tad es šeit, pieņemsim, šis te sintakse, jā, ar tiem, es varu dabūt arī rindiņas ārā kaut kur pa vidu apstīties, jā, šeit. Jā, pieņemsim, te es redzu, ka notiek tā pārēja, tā hipotēze, un to jau mēs redzējām arī mūsu datos izējas, jā, ka kaut kur viņi visi sakārtot pēc būtības, jā. Sākās tur, laikam, Setosa, Versicolor un Virginika. Man pat izstāsta, tas ir sanāk alfabētiski, vai ne? Setosa, S, tad ir Versicolor, ir VE, jā. VE bija, jā, Versicolor, un tad Virginika, sanāk alfabētis vai leksikografiski savā. Bet katrā ziņā šis bija ļoti kritiski, un šeit pilnīgi mūsu modelis sajūt, ja mums nebūtu pareizās klases. Tas bija samērā svarīga lieta, un tad mums ir outlier. Ja, tad mums ir ekstrēmās vērtības, jā, kas mums ir ārpus mūsu tabulas. Jā. Lūk, viens moments ir, ja mēs gribam viņus, kā sakot, labot, noteikti tas ir jādokumentē. Mēs vienkārši nevaram viņus izmest ārā.
kas, diemžēl, pētniecībā un, kā saka, žurnālistiskā daudz kur noteikti tas sautais, p-hackings, vai sakot, ja kaut kā dati nepatīk, viņas vienkārši neizmanto pētījumā. Tas, protams, ļoti slikts, tas bieži vien, tas ir liels robežu pārkāpums, jā. Tajā ziņā mums ir noteikti stingri jādokumentē, ko mēs metam ārā vai ko mēs mainām. Tad mums ir izrādās viena šeit piemērs, jā. Atkal to tiem filtriem, ka ir pateicis, ka setosām nav iespējams dabūt īsāk par 2,5 to sepalu platumu. Ja? Pastīsimies vispirms visiem datiem. Ja? Tad šis ir piemērs, kā filtrēt. Atkal jau rādīju ar Titanikā, es rakstu, es gribu visas rindiņas, kurā šis te platums ir zem 2,5. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka ir samērā daudz Versicolor un Virginica, bet tās mēs negribam ņemt nost, vai ne? Mēs gribam tikai tai setosai mainīt nost. Ja? Tad šī ir tā, kas mums nepatīk. Un tad tas 0,3 ir parādījies. Ja? Un tas it kā ir nederīgs. Tas ir vienkārši šajā uzdevumā tā parādās, ka, lūk, jā, šāda vērtība neder. Ja? Ko darīt? Ja? Lūk, ja? Atradīsim mēs visas small petals, ja? Varam atrast mazu šo te filtru. Ja? Lūk. Un te ir filtrs konkrētāks, dubult filtrs. Atceramies atkal kā Titanikā, es pielieku and, ja? Tas nozīmē to, ka man ir dubult prasība. Viens, vai tas ir sepala viz, ja? Un otrs, vai ka tā ir setosa. Ja? Es negribu tās pārējās. Ja? Es negribēšu, man būs ļoti jāuzmanās. Lūk. Ja? Tā kā šeit, pieņemsim, es varētu apsties, kā tad mums ir teikt setosai, interesi pēc uzlietiet filtru ātrumā, ja? Setosa būs, paņemsim tikai setosa, un apsīsimies viņiem to histogrammu uz ātro. Ja? Un te mēs redzam, jā, šī ir tā vērtība, kas dzīvo šeit ārpusē, ja? Un liekam 0,3, un viss pārējās ir šajā rajonā. Tad viņi šī tā jātiek vaļā no šīs te vērtības. Ja? Ko? Tad kā darīt? Tagad mēs, ir divi varianti, kā to varētu darīt, bet mēs izmantosim otrādi pieeju, šoreiz izmantosim no otras puses. Mēs paturēsim visus datus, izņemot tos, kas mums nav vajadzīgi. Tas, ko tas nozīmē? Mēs ņemsim, tātad vispirms ņemsim visas klases, ja? Visas rindiņas, kuras nav setosa, tātad Virginica, un kas tā bija otra, ja man aizmirsās, Versicolor, ja? Virginica un Versicolor, tās divas mēs ņemam bez nosacījumiem, ja? Vai arī ņemam visas setosa, ja? Jo tad pēc nosacījuma šis sanāk tā. Vai ņemam visu, kas nav setosa, vai atliecīgi šeit paliek tikai otrajā pusē, jau pēc tā filtra, pirmā puse filtra jau pielietojas, otra puse būs kāds tikai setosa, bet mums setosai vajadzēs to, kas pār 2,5. Ja? Lūk, ja? Lūk, tajā ziņā mums būs šie dati, ja? Būs attiecīgi, mēs paturēsim visu izņemot to mums traucējošo. Ja? Ir otrs veids, kā būtu taisīt drops. Ja? Šis ir tā pozitīvais veids, filtrācija. Otrs būtu vienkārši nodropot to rindu arī varētu. Ja? Tas arī būtu otrs variants. Lūk, mēs paturēsim un skatāmies, kas sanāk. Tad ņemam setosu, ja? Un mums nav vairāk šī te, redzam, no sagās, viss tā kā, viss pārējie dati ir, izņemot to tur. Bet, lūk, šīs tas moments, jā, ka tāda mešana nost, tur jābūt ļoti labam pamatojumam. Šī gadījumā te ir rakstīts, ka vienkārši, jā, ka tie pētnieki raksta, ka tāds nav iespējams, viņi nezina, ka tas ir vienkārši ļoti kļūdains mērījums, un viņi nezina, kā to salabot, tad jā, tas ir jādokumentē, un ka mēs viņu izņemam, ka tas ir neveiksmīgs. Viena rindiņa, protams, neviena it kā nenogalinās. Bet, lai gan par spīti mums tomēr ļoti sāpīgas, jo mums 140, paliek tikai 149 vienības. Jā. Īstajos datos visām bija 150, viss bija kārtībā. Bet arī tas ir ļoti maz. Ja man ir miljonas vērtības, protams, dokumentēt, noraut kāds 15, kas izstās ļoti aizdomīgs un nepareizs, ja izstās, ka tiešām var pamatot, ka tās ir nepareizs, tas būtu ok. Atkal, ja mēs to pamatojam, protams, jā. Vienkārši tāpatās, ka nepatīk kaut kas pilnīgi, jā. Tur jābūt tomēr drusku kaut kādam pamatojumam. Tā. Tad esam nometuši to setosa, airis datos, jā. Mums ir nav viena, tad mums ir kā tas ir viss kārtībā. Bet tad mums ir viena interesantāks gadījums, ir Versicoloram, ja, ir zem viennieka. Ja, to ievēroja tāži, ja, ka bija šie ļoti interesantās Versicolor puķiem, sepal length, un te ir cits stāsts. Ja. Tad varbūt uzreiz kāds pateiks, ka uzreiz acīs ienāks prātā, kas tur ir pa problēmu. Ja, es domāju, arī tāda tipiska problēma. Datu tīrīšanā, airis dēļ sepal length zem 1 centimetra, es uzlaidīju filtru. Ja. Kas te notiekās, kā jūs domājat? Ja, 5 rindiņas,
jā, ar kļūdām, bet, uzreiz nevar ka tā ir kļūda, bet ļoti aizdomīgi. Un tāds mājiens. Kāpēc? Sanāk kaut kādi zem milimetra, vai ne? Zem milimetra mērījums. Tas nav iespējams, vai ne? Diez vai ar lineālu viņi tur būs zem dabūjuši. Kas noticis, kā jūs domājat, šī gadījumā ar šīm vērvienībām? Jā, Iespējams, viena iespēja ir tāda, ka mērītājs ir rakstījis milimetros. Jā. Otra iespēja ir to, ka apaļošana ir problēma ar apaļošanu. Pareizais rezinātājs pielikties klāt un arī pārnes punkts vienkārši nepareizā virzienā. Skaidrs, ka te ir nomest kaut kas ir ar to punktu, ar to komatu, latviešu komatu, jā. Tad viņš droši vien kā arī gadās, jā, nav pievērsts uzmanību kāds mērītājs vai mērnieks, jā, mērītājs var pievērst tam, ka te ir rakstīts centimetri, viņš pat nav zinājis, varbūt tās vismaz no tajā brīdī nav iedotama instrukcija, viņš pierakstījis tātad metros, jā, tas mums būtu jāpārbauda, jā, dzīvē, vai tiešām tā ir, bet tā ir ļoti ticama hipotēze, jā, un šeit šī stāstā tas apstiprinās, jā, ka tā tiešām ir, jā, ka tas ir metri, domāti metri, jā, šeit, lūk. Bet, jā, tad par divām pakāpēm, par divām desmitnieku pakāpēm, par simtiņu tātad, mēs skaidri zinām, ka tas kāds risinājums vienkārši būtu jāreizina 100. Bet te mums drusku jāuzmanās, protams, ka mēs negribam visu rindu reizināt ar 100, jā, mums ir 149 vienības, visus 100 tas neko nedos, mēs visu noskeilosim un būs turpināsim, visu 140 būs pārējām rindiem būs nepareizi, tad mums ir jāfiltrē un tikai tad jāreizina, ja mēs visu tabulu negribam mainīt, jā, tad lūk, kā mēs darīsim, atmies šo te histogramu vispirms, jā, tad versikolor, atceramies, ka mums ir versikolor, tikai vienam tipam šis te atklājās, jā, un attiecīgi, jā, šādi te regulēties sliktās, jā, 5 viņas tādas ir, jā, lūk, jā, ļoti vienkārši histogrammas, es par tiem bin par kastīšu izmēru neuztraucos, lai galvenais var redzēt, kas notiekās, jo, ja būtu kaut kas vēl te, es redzētu uzreiz, jā, lūk, tad mēs arī strādājam ar visām puķiem, tad visām ir šādi arī, tāpēc ļoti uzskatām, viss pārējās arī, tad šis tas, kas mums ir jāizlabo. Bet atkal, mēs šī gadījumā mēs noteikti negribam mest viņus vienkārši 5 ārā. Ja mums ir apstiprinās, ka tiešām tas bija vienkārši vienā kolonā nepareizs mērījums, mēs to vienkārši gribam izlabot, nevis mest ārā. Lūk. Tad šis ir tad uzmanīgi drusciņ, jā, bet nebūs, viss strādās pareizi. Arī divreiz strādās, jā, tad ko mēs darām? Tad mums ir vispirms filtrs, dubultais filtrs, prasība, kas ir versikolor, lai gan, ja tā padomā, viņš šeit neko nemainīja, viņš nebūtu, arī nekas nenoticis, jo citām puķiem nebija tie sliktie mērījumi. Bet mēs zinām, lai viņš redzētu uzreiz, ka var 2 filtrus vai 3 vai 4 vienlaicīgi izmantot, jā, tad prasība, ka tās ir specifiska tipa, un specifiskai vienai kolonai šāda prasība, otrai kolonai prasība zem 1. Un ko mēs darām? Mēs ņemam to pašu vienu no šīm te kolonām, šī mēs sepal length, jā, tas notiks pēc filtra, un mēs reizinām to pašu vērtību ar 100, jā. Tad tas ir triks reiz 100, attiecīgi, jā. Un tad vajadzētu būt, ka šīs te jau būs iekļaušās visur kopumā, jā, lūk. Jā, un tagad... Jautājums vēl viens. Šī gadījumā, ka mēs zinām, ka šitai klasē īris versikolor ir kļūda. Jā. Un mēs apzināmies to, ka datubāzē tas ir tātad viena cilvēka mērījums, kur ieraksts iet pēc kārtas. Jā. Un ja mēs sakam, un no tā ieraksta līdz tam ierakstam, veids labojumu. Jā. Jo mēs zinām, ka mums pozīcijas vairāk datubāzē nemainīs. Jā. Tas būtu nekorekti? Nē, mēs varam, protams, mēs varam citādi, mēs varējām nevis ķert pēc garuma, mēs varam ņemt pēc kaut kādas kolonu rindas skaita, varētu arī ņemt pēc kaut kāds, ja mums kaut kāds cits veids, kā identificēt šos te nepareizos mērījumus, jā, mēs varētu savādāk. Es vienkārši domāju tā kā dzīvē, ka mums būtu tiešām tur miljoniem datu, teiksim, jā. Tā ļoti 10 000 vispārējais, ka mums vienkāršāk būtu, teiksim, tā mēs zinām, hei, mums tādā reģionā ir kļūdaini dati, jā. Un mēs viņus vienkārši reģistrējam atsevišķi izceltu reģionu, piemēram, no 1000 līdz 3000. Jā, es saku vēlreiz, ka skaitās ļoti, kas nebūtu ja mēs redzam, ka šī te kaut kas nepareizi šādā veidā ir, jā. Atkal te ir tas iedruma proporcija, jā, ja man ir miljonus rindiņas, miljonus mērījumu, jā, kas ļoti labi, jā. Tad mums tur 5 mērījumus nomest, nekas sāpīgs nebūs, jā, proporcionāli, jā. Bet vienīgais, tas moments, kāpēc šeit ir ļoti slikti mest viņus ārā pavisam, vispirms tāpēc, ka viņi nāk no vienas klases. Ko tas nozīmē? Mums bias izveidos, tas mums pēc mikrofons nokrita.
tā izveidosies, tā sakot, būs, nosliedz bajas, ja, var sakot, nebūs vairāk tik proporcionāli tā datu kopa sanāks uzreiz. Jā, mums nekorekti, mums nebūs tik precīzi. Jā. Tieši uz šo te klasi. Jā, tieši tā. Protams, es saku, ja te ir vieglāk, ir vienkārši redz, ka tur kaut kāds slikti mērījumi, ja, ja viņi proporcionāli darījuši vienādu darbu, tur procentuāli ir visas, tā teikt, pārstāvētas, visas klases proporcionāli, ja, tad tas nav tik šausmīgi slikti, ja, ka vienkārši izmest un padot, kā šie nevaram tur salabot, ja, bet ja mums ir tiešām tur viena klase, tur iznāk, viņš pētīs tikai tur viena tipa automašīnas vai viena tipa puķis vai viena tipa kaut ko, viena tipa, tur nezinu, putnus, jā, attiecīgi, tad tas paliek drusku nopietnāk, jā, tad mums pazūd tā proporcijas princips, jā, tādā ziņā. Bet jā, tāpēc es parādu to, ka vienkārši, jā, ja ir iespējams salabot, mums labojam, šeit tas bija tiešām vienkārši, jā. Dzīvē ir reti, ka tik vienkārši, bet, atkal, bet tāda mērījuma kļūdas, šāds te mērvienība kļūdas ir samērā bieži, starp citu, jā. Tā kā, tikai nelēm tā, ja tu nav nekāda pieraksta, tad grūti pateikt, un ja tas diapazons, pieņemsim, no 0 līdz 100, uzreiz nepateiks, jā, vai tas tiešām ir kļūda, vai, jā, jo, tā kā, labi, bet kādiem mēs esam salabojuši šo te, jā, ceru, ka citiem arī varēs saprast, ko mēs darījām, mēs vienkārši palielinām to vērtību 100, bet tikai konkrētajās rindiņās, konkrētajās šūnās, histogramma mums ir laba, jā, tā teikt, jā, lūk, var redzēt šo te sakārtojumu, jā, atkal, viens, kas reiz mums skatās šīs histogrammas, var redzēt, ka tie ir dažādi veidi jau tie, kas sakot, pīķi, jā, mums ir, nav tik vienmērīgi dati, bet tas, protams, skaidrs, ka to jau var domāt, tāpēc, ka mums ir dažādi puķu tipi. Labi, outlieri salaboti, pazīties, kas mums ir, pirms mēs ejam pārtraukumā, ir atkal pēdējais, un tas šeit tiešām ir tas moments, kur parasti ikdienā es mestu nost, jā, bet skatāmies šeit, mums ir 5 rindas, turpmāšu diskusija, kurās ir tas petal viz nav, jā, vienkārši nav pierakstīts, jā. Es teiktu tā, ikdienā, ja man ir 10 000 rindiņas, jā, un tā klase tur ir dažādas, metam nost visas rindiņas, pilnīgi normāla prakse, tikai jāpiezīmē, ka tas tā darīts, jā, bet šeit atkal, ja man ir visas no vienas klases, jā, tad ir jautājums, vai mēs to modeli gribam tomēr glābt, jā, vai tomēr gribam saglabāt šīs rindiņas, jo kāda tad te būtu mēģis kāds. Tā vietā, lai mestu, kā sakot, bērnu kopā ar to ūdeni, jā, baby with the bathwater, jā, ar to ūdeni ārā, mēs gribam paturēt šīs te, uzsveram, ka šie ir korekti, ka tie ir korekti mērījumi, un mēs viņus gribētu mūsu modelī izmantot, jā. Tad to, ko darīt ar šo te, bet ļoti daudzi algoritmiem ļoti nepatīk šie not a number, jā, viņiem kaut kā jārīkojās, jā. Un te principā ir, ja saku, 3 risinājumi, viens ir nomest visas rindiņas, vēl trakāks risinājums, kas arī varētu būt, kas būtu tas normālākais, ja? Tad varētu vispār neizmantot šo kolonu vispārībā, bet mums tur bija 144 mērījumi paliek normāli. Un tad trešais, kas ir drusku tāds likties jocīgāks, bet to mēs tos apstīsimies pirms pārtraukuma, ja? Redzam, ka šeit ir petal viz, ja? Varētu, kurā kolonā ir tie trūkstošie, ja? Lūk, ir tāda metode, ja? To sauc par mean imputation. Un tā doma ir kāda, ka mēs izdomāsim šeit, ieliksim tā teikt fake value, bet ar zināmu domu, un šajā gadījumā tā doma būtu vidējais, jā, vidējais aritmētiskais, bet ne tikai parasts vidējais aritmētiskais, bet gan, ja tās ir viena klase, tad konkrētai klasei vidējais aritmētiskais, nevis visām puķēm, jā, un līdz ar to ir doma, šādā veidā, tā teikt, papildinot datus, jā, principā tie ir fiktīvi, tad mēs nezinām par tiem datiem, jā, bet tas ir labāk nekā mest ārā. Es saku personīgi, tas ir samērā rēti, ka tāda vajadzība būtu, vienkāršāk ir vienkārši mest ārā viņas visas rindiņas. Es mestu viņas ārā ikdienā, jā. Bet šeit tāda opcija ir, ja tīpaši man ir daudz, un ja tīpaši man, piemēram, būtu, ja man būtu, pieņemsim, te 10 dažādi mērījumi, jā, tad man pavisam sāpīgi būtu mest ārā tikai tāpēc, ka tur tādās vietās trūkst, jā. Un tāpēc īsumā pilnā tādā datu analīzes konvejerā ir opcija šāda, to mean imputation, tad, jā. Ir arī citi imputation, varētu mediāni arī varētu likt iekšā, bet mēs vienkārši ieliksim kādu vērtību tajās vietās, kur nav. Tikai jābūt tai vērtībai, tādai pamatotai.
Un tā doma šī ir imitation, tad mēs ieliksim iekšā to. Nu, lūk, skatāmies, kur mums šeit ir. Mēs jāapstāst setosām apsniedz histogramu, jā. Nu, lūk, jā, tad no 0,2, 0,3, jā, ir tipiskā. Ja mēs sāktu ar vidējo, jā, mīn, jā, būs šāda te, jā, un sanāk ļoti jocīga vērtība. Un tad mēs atkal saskatāmies to, ka apakšā datoros floating points, jā, īstenībā 0,25, jā, īstenībā tas vidējais 0,25 sanācis, jā. Viņš nemāks precīzi to attēlot, tad mēs negribam šādu vērtību likt iekšā, jā, šādā veidā, jā, 0,25, jā. Ko mēs darīsim? Mēs vienkārši nopaļosim 4 ciparus uz komatām, nu, varēja 6 vai 10, jā, un attiecīgi tas sanāks viss ļoti smuki, jā. Attiecīgi skaidrs, ka šeit mums nav, šis ir pilnīgi maldinošs pretstāv, tā nav pretstāv, tas ir vienkārši floating point novirzis, pēc sakot, kas nav tikai tāpēc, ka viņš nemāk attēlot šo te video izrēķināt. Un iespējams, ka arī, ka tas tā arī sanācis, jā, rēķinot, jā, bet, nu, mums nevajag tā. Mums vajag vienkārši, nu, kaut kādu normālu sakarīgu skaitu. Nu, lūk. Un tad vienkārši šo recepti mēs atveram kurš setosa, tad būs filtrs kāds. Mums būs dubult filtrs atkal, setosa, kur ir trūkst petalviz, un atkal petalviz mēs ieliksim to vidējo, to 2,5, jā, 0,25, jā. Nu, lūk. Un tad skatīsimies, jā, kā mums iet, jā. Tad mums ir 5 vietās esam ielikuši. Nu jā, tad esam izglābuši šīs rindiņas. Atkal, oriģinālos datos, jā, tur bija tās vērtības, jā. Nu, parasti saku, praksē, šis ir gadījums, ka nu, man tomēr, ja ir man daudz mērījumi, un es redzu, ka tas nav tikai vienā, tad metam ārā vienkārši drop tās vērtības un viss. Vienkārši drop NA un saglabā jaunā datu tabulā un viss, un miers. Tikai, protams, atkal pierakstot to, lai zinu, ka tas ir noticis atkal, jā, lai nav kaut kāds brīnumi. Nu ko, pirms pārtraukuma apsniedz, kā mums izskatās, nu, es domāju, ka mums izskatās tīri labi, jā, stipri labāk, jā, ir 3 klases, jā, smuki sadalījums, jā, ļoti jau dati jau ir iztīrīti pēc būtības tagad, jā. Varam vēlreiz pārbaudīt, vai ir kāds trūkst, nekas netrūkst, nav, jā, drop NA, jā. Jā, tad, ja jūs negribētu darīt to, ko es rādīju, to imitation, es parasti darītu šādi te drop NA, visas rindiņas, kurās kaut kas trūkst, tiks iznīcināts, jā. Nu, lūk. Protams, tagad mēs negribētu to visu pazaudēt, jā, uztaisīsim mapi, jā, data, jā, un saglabāsimies kur. Mēs varam arī liepāt šeit, jā, mums patiesi data mapīte uztaisīsim jaunu mapīti, jā. Tad šī gadījumā AS Clean JSON, kas mums īpaši nebūs labs formāts, jā, bet labāk CSV. Jā, un, protams, mēs zinām, ka šis te mums ir labā recepte varam uzreiz no tās adreses viņu lejuplādēt, ka būs. Esam šeit. Jā, es negribu Excel CSV patiešo labāk neatvēr, bet viņš atvērās normāli. Jā, atvērās, okei. Jā, tā kā viss smuk atvērās. Nu, lūk, esam saglābuši datus. Jautājums. Jā. Tur, kur mēs likām random datus 0,25, mēs nevarējām rakstīt loģiku? Jā, kaut kādu loģiku varētu, kaut kādu if varētu rakstīt, pieņemsim. Jā, protams, varēja if rakstīt kaut kādu, jā. Ja tur if, nu, kaut kas, jā. Salīdzinot, piemēram, teiksim tā, kā salīdzinot iepriekšējās zortes pret viņu garumu, tā vidējo vilku pret garumu tādā veidā. Jā, nu arī kaut ko tādu darīt arī, protams, jā. Tā kā tas arī būtu bijis pilnīgi normāli, jā. Tā kā tas vēl, es saku, tipiski vienkāršākais variants ir redz, ka kaut kas ļoti daudz trūkst, jā, nu. Un tas nav tā, ja tas ir randomā, trūkst, tā sakot, pilnīgi nejauši, nu tad vienkārši mēs viņus vienkārši drop NA, jā, šī te recepte, jā, te ir datu frame, jā, viņš vienkārši viss smuki iznīcinās ārā, jā, nu lūk. Labi, esam saglabājuši, uztaisam 10 minūtes pauzi, tikamies kaut kur 7:10, labāk, ne, nu 7 minūtes pauzi, turpinām, 10.